12. Finiša diena. No rīta dodamies apskatīt senu klosteri Dervišu hausu. Tas gan atrodas nepareizā virzienā no TET, bet par cik mums vairs nav nekas tāds plānots, liekas, ka klostera apskati būtu tieši tas, kas vajadzīgs. Tas ir iekalts klintī, gar to tek kalnu upe, un tas ir vairāk kā 600 gadus vecs un ļoti populārs turismu objekts. Sveicināti, mīļie raidījumu Ride for Fun skatītāji un klausītāji! Pēc vairāku tetā pavadīto dienu skaita beidzot esam nonākuši klosterī. Robins ir laimīgs. Saki kaut ko. Tieši izsūdzēts grēkus. Pateikt paldies, ka dakteris ir ar mums. Doktore? Svinēsim otro dienu uz dzimšanas dienu. Jā. Tiekamies vakarā. Okay. Pēc klostera apskates dodamies tālāk uz Kravicas ūdenskritumu. Pa ceļam gan piedzīvojam epizodi, kad atkal motociklam sprāgs priekšējā kamera. Hei, čau, Ride for Fun klausītāji! Esam pilsētā, es nezinu, vai viņai ir nosaukums. Moņķirovkas dod. Moņķirovkas dod. Guzītis saka, ka dod Moņķirovkas. Esam pilsētā, dod Moņķirovkas. Ride for Fun. Šoreiz gan tas notiek Robina motociklam un par laimi krietni mazākā ātrumā nekā tas bija Sandim. Atkal turpat ceļa malā esam spiesti veikt remontu, bet tas jau šķiet kā ierasts rituāls. Pagaid, noliekam očus un tad es tev iedošu naudu. Ok? Where are parking? Dole! Kur? Još 500 metara. Ok. Jā. Ticket. Oi, bandito. No, bandito. Gāz. Ok. 50 paprasīs sodu. Atbrauc. Kravicas ūdenskrituma, lai gan nosaukums ir maldinošs. Pēc nosaukuma var saprast, ka šeit būs viens ūdenskritums dabā, gan tie ir vairāki ūdenskritumi ar dažādiem augstumiem, platumiem un pat dažādām krāsām. Bet ir izveidojies populārs turismu un atpūtas parks, ko iecienījuši daudz vietējie. Baudām dienu un pat nemanām, kā paskrien laiks. Mazliet jāatdzesējās, šodien ārā 38.
ar agru pēcpusdienu esam atpakaļ uz motocikliem un drīz vien nonākam Horvātijā. Maršruts uzved mūs uz automaģistrāles, kas tiešā virzienā ieved Splitā. Pa ceļam runājam sarunu iekārtās, kad visi esam vienasprātis, kad brauksim 30 km par automaģistrāli, 140 km/h ir daudz nogurdinošāk nekā braukt par akmeņainu kalnu ceļu un noteikti netik interesanti. Esam ieradušies Splitā. Šeit jau mūs sagaida šoferīts Dagnis ar augstu āleņu un tikko izceptu sašļiku. Ir nereāls prieks, bet reizē arī nedaudz skumji, jo ir piepildīts sen lolots sapnis. Un nu tas viss ir beidzies. Sapakojam motociklus mājupceļam, atvadāmies no Dagņa un novēlam viņam veiksmīgu mājupceļu. Dagnim ir vēl priekšā tāls ceļš, mums vēl priekšā 3 atpūtas dienas Splitā, kuras noteikti, kad mācēsim izbaudīt pa pilnu programmu. Ride for fun. Splita Rīga. Rīga Latvija. Aizdien. Pelmenis tūlīt rausīsies augšā. Varbūt apēd riņķī tomēr, no ielas puses.